zaļa zāle. Laukā laidu kumeliņu, tumšā nakte zaļa zāle. Laukā laidu kumeliņu. Nudīja viņi tava ziņa, nu tavas ir rociņas, nu dieviņi tava ziņa, nu tavas ir rociņas, nu tavas ir rociņas, manis bēris kumeliņas, nu tavas ir rociņas, manis bēris kumeliņas. Nokrīt migla, nokrīt rasa, es atrādu kumeliņu, nokrīt migla, nokrīt rasa, es atrādu kumeliņu. Cik te ir jauki, vai ne? Cik te ir jauki. Cik jauki, mīļie skatītāji, cik jauki ir Jāņu rītā atrasties. Jāņu dienā! Tādā skaistā vietā un vakarā un vēl nākamajā rītā tādā skaistā vietā. Tā ir Božu ūdenskrātuve. Te ir pīles, te ir skaisti vienkārši. Un šīs ir šīs te mājas, mūsu Jāņu mājas saucās Atpūtas komplekss Bējas. Ēdenes dārziņš neliels, tepat pār 10 km attālumā no Rīgas. Bet mums kā skanēja, tā skanēja. Līgo rīts, ko jūs gribat. Kā var skanēt, Juri, pēc papardes ziedu meklēšanas? Tu vispār zini, kas, ja Jāņu vakarā atrod papardes ziedu, tad laimīgs dzīvo visu atlikušo dzīvi. Ir tāds ticējums. Skatītāji mēs novēlam, kurš vēl nav atradis. Es domāju, jūs noteikti zinat, kurš tas varētu būt. Un līdz nākamajiem Jāņiem pierunājiet šo cilvēku, lai viņš noteikti ar jums kopā. Jāņu vakarā arī variet viņu meklēt. Variet meklēt patiesībā arī Ziemassvētkos. Jā. Šovakar raidījumā pavisam atklāti. Protams, ka tu esi visvaršākā. Kā savādāk var teikt? Vēl vienu pīrādziņu un arī kūciņu. Tie ir 6280 pīrādziņi. Skanīgas balss noslēpums Jāņu rītā. Es no rītiem ceru 2 klāsas karsto ūdeni. Jūri, nāc palīgā! Tūlīt, mīļumi! Redz, Jurīt, ko es no vakardienas pataupīju. Tieši laikā. Kā tu vakar nolīgoji? Bet tur slikti izskatos? Diezgan labi jāatzīst. Tā arī nolīgoja, kā izskatās. Oi, Velga, paldies tev, tas bija vareni. Bet es jau vienmēr par tevi rūpējos. Es to vienmēr esmu jūtis, ka kāds par mani kaut kur rūpējas. Es domāju, tu vispār esi unikāla meitene. Klausies, es iedomājos, tu taču vislabāk pārzini visas tās dziesmas. Kuras? Dzintardziesmas? Jā, ir kaut kāds skaits, cik dziesmi ir piedalījušies vispār dziesmas piedalījušās. Protams, 358 dziesmas mēs esam parādījuši un iefilmējuši. Pa šiem 3 gadiem 800 stundu mēs esam pavadījuši filmēšanas laukumā. Un mums ir bijuši, kā domāt, cik raidījumi? Kādi 50? 153. Bet vēl mēs ar tevi praktiski 2 gadus esam, kā lai saka, dzīvojam kopā. Dzīvojam kopā, jā. Un tu vienmēr esi izcēlusies, manuprāt, ar ārkārtīgu korektumu. Tu esi ļoti tādu, met kā gribi, tu krīt uz kājām vienmēr. Es iedomājies, ka tas varētu būt tāpēc, ka tu radio vadi tiešraides.
Jā. Un tur ir tā, ka tevi dzird visi. Vai tu vari, ja tu jūti, ka tu kaut kas sajūg, izslēgt mikrofonu? Nē, es tad vienmēr kaut ko runāju, kaut kā piņķerējos un kaut kā cenšos nonākt līdz gala punktam. Tā kā es dzīvē. Jā. Vārdu krājums jau ir tomēr par šiem gadiem iekrājies. Kaut ko jau var pateikt. Ir kaut kādas standarta frāzes, kuras tam iebliez iekšā. Jā, vienmēr var pateikt pulksteni, vienmēr var pateikt, kā tevi sauc. Jā. Nu, un, Ar jums šeit kur ir tu kopā? atrodies? Jā. Vai ne? Bet, Jūri, kamēr mēs tur runājam, tu dzirdēji? Mūsējie muzikanti Zaļā Gaume kapela jau ir modušies. Tie tur tālu uz laipiņas. O, vīri, jūs jau esat pamodušies. Es jau jūs dzirdēju, jūs tur mēģinājāt, bet es tagad klausījos. Baigi labi jums jau skan. Kā vispār Jāņu vakarā dabūt balsi atpakaļ? Es no rītiem ceru 2 klāsas karsto ūdeni. Un uzreiz vajā. Pēc sprīdi ausu pārslu putru. Bet vakar, cik dziesmas nospēlējāt? Bet tādas līgo dziesmas jūs arī vispār protat? Protams. Nu, piemēram, vienu pantiņu nodzirdēt. Līgo māmiņu, līgo dāmā. Bet tad jautrāku. Līgo Māmiņu, līgo dāmā. Līgo jauki šovakar. Neaizmirsti. Savam dēlam. Jāņu dziesmas mācīt ar. Oi, nu brīnišķīgi. Es saprotu, ka jūs kā kārtīgi muzikanti noteikti jau vakar arī esat baudījuši kvasu, noteikti arī sieru, bet es jums arī vienu gabaliņu esmu patāpījusi vēl šādi. Jums sieriņš, bet es ceru, ka es savukārt dabūšu vienu skaistu dziesmu. Jo man tā kā vēl prāts nesas uz to dejošanu. Vēl ir spēka vēl palīdz. Jā. Nu, Marko. Papādes iedes jau resvācijas, cik kārtīgi izskatās. Nu labi, es tad iešu baudīt dziesmu uz lēpiņas otru pusi. Kāds vakars skaists un vējiņš maigs, mēs braucim copē. Ir ģebliši, ir kuķiši, ir arī meitene. Es paņemu sev spinniņu, mums abiem būs liels prieks. Vai karpalīnis karuša būs karši. Es atliecu, es vēzējos, es metu tā kā prieks. Es dikti satrūkos, kāds nejauks pretinieks. Es tuvāk viņam piestājos, cieši lūkojos, bet nepakūvu attāpties kā ūdenī atrados. Bet nepakūvu attāpties kā ūdenī atrados. Skrien meitene, vēl forele, nu tālos ūdeņos. Man makšķere salausta, nu smalkos kabalos. Ir ķepliši, ir kurķiši, ir slapjas pikselēs. Uz abiem par ko pasmieties, reiz vienamas vārds. Es atlietos, es vēsējos, es metu tā kā prieks. Es dikti satrūkos, kāds nejauks pretinieks. Es tuvāk viņam piestājos, cieši lūkojos, bet nepakūvu attāpties kā ūdenī atrados. Bet nepakūvu attāpties kā ūdenī atrados. Es atliecos, es vēsējos, es metu tā kā prieks. Es dikti satrūkos, kāds nejauks pretinieks. Es tuvāk viņam piestājos, cieši lūkojos, bet nepakūvu attāpties
ties kā ūdenī atrados, bet nepakūmu attāties kā ūdenī atrados. Uz abiem par ko pasmieties pie ziemas vakaros. Sveiks, Juri! Mīļā, es tev atnesu pīrādziņas. Cik jauki, nāc Iedomājies piesēdi. Vēlgiņa, Mīcīja Mīkliņa. Agnesīte griezu šķiņķīti, un te nu tev būs. Paldies! Juri, bet vai tu zini, cik par šiem 3 gadiem esam apēduši pīrādziņus? Mīļā, dārgā, es to nevaru zināt, jo, kad es satiekos ar kādu no jums, es spēju redzēt tikai jūs, un ne man pīrādziņu skaits, nekā cits skaits ir būtisks. Bet izrādās, ka kāds ir saskaitījis, un tie ir 6280 pīrādziņi. Un vēl ir apēstas 72 kg kūkas un izdzerta 32 kg kafijas. Bet to taču neesam tikai mēs izdzēruši, to taču arī mūsu viesi dzēra. Nu, protams, un atliek vien secināt, ka mēs visi esam lieli karmieki. Mēs visi esam nenormāli izēdāji. Tu esi no Aizkrauklus, un tu esi arī Agnes ir no Aizkrauklus. Vai jūs pazināt vienu otru? Protams, mēs bērnībā dzīvojām blakus mājās un kopā gājām muzikas skolā. Un kopā spēlējām paslēpes, tā kā, jā, mēs ar Agnes jau esam pazīstamas no bērnības. Tu to beidzot atklāji. Es to beidzot atklāju, tā teikt, pēdējā raidījumā. Raidījuma turpinājumā recepte pret satraukumu. Un neelpo, kamēr tev neprasa. Laime ir tik vienkārša. Man ir tas, kas man ir, un ka es ar to varu iztikt. Kas tev būtu domājis? 3 gadi jau mēs dzīvojam kopā ar Dzintara dziesmām, kopā ar Amigo. Forši. Amigo ir tāds cilvēks, kas ļoti rūpējas par ģimenēm. Un mūsu ģimenīte, teiksim tāda neliela, mēs 3 gadus bijāši esam jau kā ģimenīte tāda, vai ne? Mēs ar tevi, ar Velgu, ar Ivetu. Es tā domāju, Bet saki, ka es esmu visforšākā. Nu, pasaki, es gribu dzirdēt. Bet tu zini, ka ja man viņas prasīs, ko es teicu, tad man būs Tad tu nepatikšanas. nesaki. Bet, protams, ka tu esi visvaršākā. Nu, kā Ai, savādāk Juri. var teikt? Nu, es arī viņām to pašu noteikti teikšu, ja viņas pajautās. Bet es gribu tev jautāt, kā tu atceries pirmo raidījumu? Pirmo raidījumu? Kā tev bija sajūta vispār? Es ļoti uztraucos, kad man bija jāvada pirmais Dzintara dziesmu raidījums, bet es zināju, ka tu man būsi blakus un ka es uz tevi varēšu paļauties. Un vēl es ļoti parasti uztraucos, ka man ir jāvada tiešraides un jāiet dziedāt un jābūt uz skatuves. Un tad man kādreiz Armands Simpsons teica, kā es varētu pārvarēt to satraukumu. Viņš šeit sasprindziņu ceļus. Bet tev kā aktierim noteikti ir vēl kāds ieteikums, kur tu man varētu Man ir ieteikt, ieteikums, jā. lai pārvarētu satraukumu. Pilnīgi nopietni. Nu? Ievelt caur deguna elpu, cik vien dziļi vari. Izpūt caur muti Cik šeit patīkams gaiss. un neelpo, kamēr tev neprasās. Nopietni. Un tu jūties, ka ķermenis, kad viņš neelpo, viņš arī viss ķermenis nomierinās. Kad jūti, ka vajag ņemt elpu, ņem atpakaļ atkal caur degunu, izpūt un gaidi, ka tev gribās elpot. Bet man liekas, ka dzīvē vispār tu neesi tāda, kas daudz uztraucās. Un cik no es tevi esmu paspējis iepazīt, man jāsaka, man liekas, ka tu esi ļoti tāda stingra, skaidru prātu, skaidru domu, tu ej pa ļoti skaidru ceļu. Es strādāju televīzijā, un man te patīk. Man patīk vadīt šo raidījumu, man patīk būt ar tevi kopā, man patīk iepazīties ar jauniem cilvēkiem, uzzināt kaut ko jaunu un bagātināt sevi. Bright the sky, you sons of heaven, dance you daughters of the sun. Round and round across the heavens, round. Tava saskarsme ar mūziku ir, teiksim, šodien jau ļoti, es teiktu, Latvijas mērogā samērā tāda veiksmīga. Tas ir elektrofolks, un Baumaņa ģimene taču arī joprojām strādā un darbojās. Un kādi jums te ir tie plāni tuvākā laikā? Varbūt rudenī tu jau būsi citās zemēs? Rudenī ne, bet jau jūlijā mēs ar elektrofolku dosimies uz Sibīriju, uz vienu no lielākajiem festivāliem, kas tur notiek, saucās Mir Sibiri.
Tā kā man gaida tāls ceļojums, un Latvijā arī būsim dažādos pilsētas svētkos. Tu arī esi ne tikai brīnišķīgs aktieris, kā mēs visi zinām, tautā iemīļots, bet arī ļoti talantīgs mūziķis. Paldies! Un visiem tas visos raidījumos jautājis, kā tas sākās? Kā tev tas sākās? Tā pirmie soļi mūzikā. Un sākās tas ar to, ka es sestdienu, svētdienu rītos ļoti traucēju vecākajam brālim. Ar to, ka es sēdēju gultā, es agri mostos, ap 6, 7 es esmu augšā. Un es traucēju vecākajam brālim gulēt, mēs dzīvojam vienā istabā, un es sēdēju gultā un dziedāju no radio noklausītās dziesmas. Vismīļākā repertuārā man bija Tumša zilā. Vai zilā dziesma, Raimonda Paula. Un, protams, ka es viņus ļoti skaļi dziedāju, Bračka mani, kurš 7 gadu vecāks par mani. Viņš, protams, visu laiku bija mācījies visu nedēļu skolā, un viņš man meti pie vecākiem gultā. Ir pat fotografija, kur es esmu tikko iemests pie vecākiem par sodu, ka es dziedu. Un tad mamma, redzēdam, ka man tā dziedāšana kaut kā ļoti patīk, mums nebija televizora, mums tikai radio skanēja. Aizveda mani uz iestāju eksāmeniem, un tā es iestājos muzikas skolā. Un kā tu nokļuvi līdz ģitārai? Es, protams, saprotu, kad meitenes un tā un ļoti valdzinoši, kuram gan nepatīk puiši, kas dzied un spēlē ģitāru. Man brālis spēlēja ģitāru. Un, ne koncertos, bet viņš tā pagalmā kaut kur. Un tad es jau toreiz maziņš būdams ievēroju, ka tie puikas, kas spēlē ģitāru, meitenēm patīk drusku vairāk nekā tie puikas, kas nespēlē. Tā ir. Un brālis man arī kaut kādus akordus parādīja, un tad mums bija tāda ģitāra par 3 rubļiem 60 kapekām. Tad es atceros, ļoti laba ģitāra bija. Un tad mēs viņu tā mācījāmies spēlēt, bet tā kā es mācījos tajā muzikas skolā, tad man kaut kā tā vieglāk gāja, un es tā diezgan ātri to brāli apzinu. Un tad tiešām, tad es iepazinos ar Austru Pumpuru, un tur jau visi spēlē ģitāras, un visi dzied. Tur nav 2 variantu. Agnesīte, es nezinu, ko tu parasti līgo vakarā dari. Bet es jau kopš bērnības vienmēr darīju vienu lietu, ko man teica vecmāmiņa, ka vajagot apkārt mājai skriet plikam. Plikam? Jā. Pilnīgi plikam? Jā, tad būšot bagātība. Un iedomājies, iepriekšējos 2 gadus dzimtes dziesmās es braucu ar baltu žiguli. Plika? Plika gluži nē. Kā bija braukt? Es neteikšu baigi viegli. Bet, kā teikt, prestižs jau prasa upurs. Katrā ziņā to stūri bija ļoti grūti griezt. Mēs vienreiz gandrīz milici ar lienu nobraucām. Un kur tad tagad tas baltais bērīts? Pēc pagājušās vasaras Jāņiem pārdevām. Un ko tagad darīs? Neko, tagad ar K2. Jāņu māte sieru sēja līgo, Jāņa bērnus gaidīdama līgo. Līgo, līgo, ralala, līgo, līgo, ralala, līgo. Līgo, līgo, ralala, līgo, līgo, ralala, līgo. Vēl gūsies, tev teicu, brauc prātīgāk. Tā, meitenes, ar šitu limuzīnu. Un viņi FC dokumenti par jātki. Klausies, Iveta. Vēlga tikko par sieru arī tuli dabūja dziesmu no Zaļā galma kapelas pušiem. Ejam mēs arī pie viņiem. Ejam, mēs jau neesam sliktāki. Mums jums ir cienests Jāņu dienai. Bet dziesmu mēs gribēsim. Būs, jā, tad būs arī cienests. Lūdzu, cienājās. Vakardienas tas ir šārīte. Šārīte, svaigas. Pašas ķērāt šorīt ar tīkliem. Jā. Lūdzu. Dziesma būs? Būs! Super, ejam, klausīties. Sievi, mīlo sievi, manu saldumiņu, paskaties uz smaidiņu, kas manā sejā spīd. Palūkojies ciešāk un acīs ieskaties, kāpēc tevis es pilnkoju. Nāc pie manis, tagad mīloties, iesim pirtinās, lotiņām, nopērties. Nāc pie manis, kur tu kāvējies, tu jau nezini, kā man ar tevi laimējies. Vīri mīlo vīri, manu darkumiņu, sirdī ienāk krīsas, kas pasistāvas ir. Paveries vēl ciešāk un acīs ieskaties, it nekašais cīmes kadinos nav mainīgs. Nāc pie manis, tagad mīlojies, iesim pirtiņās, lotiņām, tad nopērties. Nāc pie manis, ko tu kāvējies, tu jau nezini, kā man ar tevi laimējies.
Tā mēs abi kopā mirklis pavīsim, mīļosimies vairāk sapņosim, dzīviņas tā klusi no ausīm. Un babiņai viens otram abi dāvās, nāc pie manis tagad mīļoties, iesipinās otram, tad novērties. Nāc pie manis, kur tu kāvējies, tu jau nezini, kā man ar tevi laimējies. Nāc pie manis, tagad mīļoties, iesipinās otram, tad novērties. Nāc pie manis, kur tu kāvējies, tu jau nezini, kā man ar tevi laimējies. Bet, mīļie skatītāji, Velgai patiesībā ir kā dziesmā dzied 3 lietas. Velgai ir brošas, kuras viņa brīnišķīgi taisa. Velga ir iestājusies ādas apstrādes pulciņā. Un Velga ir rekordiste garākajās telefona sarunās pasaulē. Bet, protams, es strādāju radio, man jātrenējās kaut kur. Tu tā kā ēterā pa telefonu. Bet, Velga, kad es atnācu uz Zintāra dziesmām, pirmo raidījumu es vadīju ar Lienu Šomas un otro ar tevi. Tātad es jau pirmajā dienā satiku 2 vēl raidījumu vadītājus, bet tu esi no pašiem pirmsākumiem. Un cik tad īsti, tu tā kā pēdējais mohikāns, jā. Cik tad īsti to vadītāji ir bijuši un kādi? Vīriešu kārtas pārstāvji ir bijuši tikai 2. Tu Jurīt un mans kolēģis no radio Roberts Lošiņš. Bet dāmas ir bijušas, viskaistākās latviešu meitenes. Jau zini, ka Latvijas ir viskaistākās. Jā, un es zinu, kāpēc. Tāpēc arī raidījumā dāmas ir bijušas tik daudz, jaunkundas kundas. Tātad mums ir bijusi Ineta Rudzīte, Vita Balčunaite. Vēl ir bijusi arī Santa Kaspersone, Linita, mēs kopā arī esam, vai ne? Jā, esam kopā braukājuši, jā. Un vēl, protams, arī Liene, pieminēja, Liena Šamase, un tad arī Madara Grēgere, protams, mūsu Ivetiņa, un pēdējā komandai pievienojās mūsu Agnesīte. Un tad vēl mums ir arī tu tātad Velga Vītola, un tad iznāk vēl 2 džeki, jā? Un 2 džeki. Un 2 džeki. Un kurš teica, ka Latvijā nav diskriminācijas? Tas būs Juris Hiršs! Velga, bet to topa daļu taču vienmēr un mūžīgi mūžos āmen vādi taču tu, tas ir pilnīgi tavs, lauciņš. Zini, Juri, vienīgu reizīti pa šiem 3 gadiem, tad, kad es patiešām biju ļoti saslimusi, tā mēdz gadīties ar cilvēkiem, tad šo topa sadaļu vadīja mans priekšnieks Arvīns Ronis. Ja es teātrī varētu tā, es esmu slims. Bet jums jau tur ir dubultnieki, bet dublieri. Nav, sen vairs gandrīz praktiski nav. Kad 2 tās? Nē, sen vairs praktiski nav. Bet tad man nebija balss. Ar temperatūru 39 es esmu gājusi strādāt, bet vienkārši balss nebija, neko. Raidījuma turpinājumā būt vislabākajai mammai. Es meitai arī šatad atļauju to darīt, ko manā bērnībā nekad neatļāvu. Augt līdzi. Mamma nenokrīt! 3 gadi, 3 tortes, 3 vēlēšanas. Lai mēs visi pavisam drīz atkal tiktos. Oi, nu gan augstī. Jāņi šogad kā jau Jāņi, bet ir tāds ticējums, ja Jāņos ir augsti, tad Ziemassvētkos ies karsti. Ko tas nozīmē? Piemēram, piedegs pīrāgi vai būs baigi trakā ballīte. Es tomēr labāk liekam par ballīti. Laime no gurtu kājas, pat dzīves takām iet.
Mīļie skatītāji, mēs atgriežamies raidījumā Dzintara dziesmas. Šodien mēs atpūšamies brīnišķīgā atpūtas kompleksā Bejas. Pārdesmit kilometrus no Rīgas, Božu ūdenskrātuves krastā un jūtamies vienkārši fantastiski. Es tev pajautāšu vēl vienu jautājumu. Velga, tev ir radio, tev ir televīzija, tev ir meita, tev ir ģimene. Kas vēl tev ir? Par ko tu priecājies? Nu vēl bez manis. Dzīve. Lavīva. Par tādām sīkām lietiņām, ikdienišķām, kas tad veido to lielo dzīves to kopumu. Bet kas tev ir laime? Man ir diezgan vienkārši. Es esmu ļoti tāds praktisks un piezemēts un konservatīvs cilvēks. Man ir laime, ka man ir tas, kas man ir, un ka es ar to varu iztikt, ja tā nopietni. Bet vispār laime ir, piemēram, pamosties no rīta, dzirdēt, kā putni dzied, un zināt, ka šodien nekur nav jāskrien. Tā ir laimes sajūta, mīļie skatītāji. Bet, Jūra, tev ir atkal šīta profesija, tu esi aktieris, un tas nozīmē, ka tu ar savu darbu citiem rādi šo te prieku, šos te līdzpārdzīvojumus, un kaut kādā veidā arī viņus izklaidē tīri un varbūt bagātini dvēseliski, vai ne? Nu, noteikti. Bet kā tad tu bagātini sevi? Jo uz teātri tu te ej kā uz darbu. Man tas ir mežs un daba, mežs, ūdens, daba, kas savukārt dod to pretējo, kas ir manā profesijā, kur ir mazliet visu laiku stresaina un tāda vide, ja, kas visu laiku kaut kas notiek un kaut kāda atbildība un tā, ka tu nonāc mežā, tad tu jūties pilnīgā mierā, harmonijā ar to dabu un tad tu sēdi, pabaudi to mežu. Es ļoti domāju par tevi, par tavu personīgo dzīvi, katru vakaru gandrīz tā kā drusku aizdomāju. Un tad es domāju, tev ir brīnišķīga meita. Jā. Kā jums abām klājas tas kopīgais celiņš? Man šķiet, ka bērniem vispār ir jāļauj darīt to, ko viņi vēlas. Un tāpēc es meitai arī šad tad atļauju to darīt, ko manā bērnībā nekad neatļauju. Un, piemēram, lēkāt pa gultu. Tas ir forši. Cik tev ir bērni? 1. Gribi vēl? Protams. Es arī gribētu vēl. Bet es domāju, ka bērni tā ir lielākā vērtība vispār, kāpēc es par to sāku runāt. Mēs darām to, kas mums patīk vai nepatīk, kurā brīdī, bet ir tāda lieta kā bērni. Neko vērtīgāk un labāk mēs pasaulē nevaram aiz sevis atstāt. Tas gan. Vai tev ir viegli ar bērnu tikt galā, cik viņš tagad ir vecs un vai ir viegli? Mana Mārtim ir 8 gadi. Un man nav ar viņu jātiek galā, jo mēs esam ļoti labi draugi. Un man patīk būt ar viņu kopā, un es esmu laimīga, ka viņš ir izvēlējies mani, un ka mums ir kaut kādu brīdi jāiet kopā pa to dzīves ceļu, jo tas ir ļoti interesanti. Mums ļoti patīk kopā daudzas lietas darīt, mums patīk pavadīt laiku pie dabas, mums patīk šaut ar lokiem, un visu kaut ko jaunu apgūt un mācīties. Jo visu, ko iemācās Ārtis, mācos arī es. Piemēram, viņš tagad mācās braukt ar skrituļdēli. Un es nekad dzīvē neesmu braukusi ar skrituļdēli. Bet tu tagad to dari? Es nedaru, es mācos, un tad viņš man tur tā pie rokas, tā kā man vajadzētu turēt viņu pie rokas, bet viņš tur mani, mamma, nenokrīt. Ar tiem bērniem ir tā, kā tu saki, ka mēs mācamies, ar viņiem kopā mācamies. Bet tu noteikti arī kaut ko esi no saviem puikām iemācījies. Es no viņiem mācos mazliet mūsdienīgāk domāšanu, jo vispār es esmu nenormāli konservatīvs cilvēks. Man ir šausmīgi tāda, es daudz ko nesaprotu, ko viņi saka, tēti, neviens tagad tā vairs nedara, neviens tagad tā vairs. Es saku, kā nedara? Es tā daru, tā tad viens vismaz dara uz pasaules. Nu, es jums, kungi, teikšu tā, jūs jau kā otro reizi esat pie mums, esat jau tā kā draugi pilnīgi palikuši. Un pēc jūsu smaidīgām sejām var spriest, ka ne vējš, kas mums te zēģelē, jūs nevar būt tuvojušais lietus, jūs principā neizsitīs no sliedēm ne pa ko tādi brangi vīri, bet mums ir labi, ka ir tādi draugi kā jūs, bet ir labi, ka ir tāds brīnišķīgs lieldraugs kā Amigo. Mobilo sakaru operators ģimenēm, kurš rūpējas par to, lai ģimenēm būtu savstarpēji sazvanāmi cilvēki un bērni un tam līdzīgi. Un tā kā jūs arī būtībā gandrīz tā kā mūsu ģimene tāda sajūta, mēs gribam jums dāvināt šo labo ideju krātuvīti. Te ir labas idejas, kā pavadīt laiku kopā, kas vairos prieku. Paldies! Un klausamies dziesmu.
lai kā es cenšos labās kļūt, man reize nezenāk. 3 solišu uz priekšu iet, bet viens nāk atpakaļ. Es viegli acis pievēru un te jau ieraugu, kā rādi tu man sevi atpērītu. Pasaulē man nav kur iet, jo mana sirds tik pēc tevis ciet. Nerovēs vīrā no manis maidu, zini, cik ļoti to es gaidu. Nerovēs vīrā no manis maidu, zini, cik ļoti to es gaidu. Nu kā man mācēt nobaudīt vien pāris mēriņu, un kā man tevi sadzirdēt katru vārdiņu. Es mainīšos, es spēšu labāk skot, vien notici, lai nebūtu mēs tevi. Pasaulē man nav kur iet, jo mana sirds tik pēc tevis iet. Nerovēs mīļā no manis maidu, zini, cik ļoti to es gaidu. Nerovēs mīļā no manis maidu, zini, cik ļoti to es gaidu. Pasaulē man nav kur iet, jo mana sirds tik pēc tevis iet. Nerovēs mīļā no manis maidu, zini, cik ļoti to es gaidu. Nerovēs mīļā no manis maidu, zini, cik ļoti to es gaidu. Nerovēs mīļā no manis maidu. Bet tagad es savas mīļās jaukās meitenes aicinu uz pēdējo pārsteigumu. Mīļās, dārgās, jaukās, šeit jūs priekšā ir 3 tortes. Tas ir kaut kas ārkārtīgi niecīgs salīdzinot ar jums 3, kas ir skaistas, gudras, fantastiskas, pievilcīgas. Es nezinu, es vienkārši šo laiku ar jums kopā visu mūžu atcerēšos kā vienu no gaišākajiem brīžiem savā dzīvē. Un katrai no jums pa vienai šai tortei 3 gadi pagājuši, jūs esat 3. Un tu mums esi tikai viens, toties kāds? Es viens, bet man ir 3 karotes. Un karotes 3 man ir tāpēc, lai jūs katra tagad kā pie šī raidījuma beigām paņemtu karotīti. Varētu paēst. Varētu beidzot paēst, jā. Tev jāpaņem karotīti, jāpaņem viens mazs gabaliņš no šīs kūkas. Tieši no šīs? Jā, un jāsaka viena vēlēšanās, un ja tu to gabaliņu apēdīs, piepildīsies. Lai mēs visi pavisam drīz atkal tiktos. Mīļā jauka Agnesīt, dari arī tu to pašu. Es vēlos, lai arī nākošgad uz Līgo svētkiem ap Jāņu laiku mēs visi satiktos un kopīgi kaut ko uzdziedātu un nolīgotu. Un apēstu kādu kūku. Un apēstu kādu kūku, vai ne? Es gan tas ir reāli. Pa vidu. Mīļā jaukā Velga, saki vēlmi un ņem gabaliņu. Man tā laikam vismīkstākā kūciņa. Es arī šo te vienu gabaliņu ēdot. Ko es varētu novēlēt mums visiem? Lai mums labi klājas. Arī, kad mēs esam kopā un varbūt arī tad, kad neesam. Un atceramies vienmēr sazvanīties, piezvanīt viens otram. Un ritīgi ilgi parunāt. Jā. Kā to prot Velga. Mīļie, dārgie skatītāji, te nu ir 3 kūkas.
3 rozes un mazs smaidošs foto. Un tas ir laikam noslēgums, bet mēs vēlam jums brīnišķīgu vasaru. Un lai rudenī jums atkal būtu spēks doties darbos, un lai ar jauniem raidījumiem jūs priecētu visas pasaules televīzijas. Atā! Ko tu skaties un smejies, tā kā es izskatītos pēc kaut kādas kuku? Ir. Esam sarunājuši. Pietiek, man jau vairs nav ko muldēt. Tā kā tāds zariņu govs. Juri! Nu nāc šur piepildīsim tā vēlmi. Bet tad abi kopā.